Kirovs Lipmanis ir veiksmīgs Latvijas uzņēmējs un sporta funkcionārs. Savā mūžā viņš ir paveicis daudz, kļuvis par vienu no Latvijas ietekmīgākajiem un vērienīgākajiem biznesmeņiem, veiksmīgi vada Latvijas Hokeja federāciju, ir akciju sabiedrības Grindex padomes priekšsēdētājs un lielākais akcionārs, ir bijušais akciju sabiedrības Liepājas Metalurgs prezidents. Kirovs Lipmanis ir pretrunīga personība. Vieni viņu slavē, bet citi peļ. Bet bez Kirova Lipmana daudz kā Latvijā nebūtu. Pateicoties viņa mecenātismam zinātnē, sportā, izglītībā un kultūrā, daudz ko nebūtu iespējams paveikt un daudzas ieceres paliktu nerealizētas. Kirovs Lipmanis nodarbojas ar mecenātismu, jo ir liels mūsu valsts patriots. Es esmu ļoti pateicīgs manai ģimenei, kad viņi man neko un nekādu par to neparmet. Un, ja daudz tāda mūsu uzņēmēji būtu arī tik aktīvi un palīdzēt, es domāju, varētu daudz labāk dzīvot. Tā ir mana zeme, un ja mēs neatbalstīsim, tad kas? Es vispār uzskatu, ka tāda maza valstiņa, protams, jārēķinās, ka nav jau tik liela finansējuma, bet tajā pašā laikā mums viss ir iespējas, lai mūsu tauta dzīvot daudz labāk nekā dzīvo šodien. Ja būtu daudz tādu cilvēku, piemēram, man nav kauns par to teikt, daudz cilvēku kā es, kas palīdz, un es domāju, kopā ar valdību varētu mūsu dzimteni, mūsu Latviju pacelt. Un es skatos arī no biznesa puses, ja laikam kaut ko saprotu, būdams profesionāls ekonomists, finansists, un es ļoti labi saprotu, ko mēs varētu izdarīt un kā mums būtu jādara. Mums būtu noteikti jādzīvo labāk nekā Šveicē. Daudz labāk. Kirovs Lipmanis uzskata, ka patriotisms Latvijā ir ļoti zemā līmenī, jo mēs nekad neesam bijuši brīvi un neesam varējuši paši pieņemt lēmumus. Tā mums bija Dānija, tā mums bija Vācija, tā mums bija Zviedri, tā bija Krievu un tā tālāk. Bet tas arī būtu nekas. Bet kas notiek no politiķiem? Jūs saprotiet, mums no 90. gadu, kad mēs palikām neatkarīgi, un tas ir ļoti liels panākums priekš tādu valsti kā Latvija, liels panākums. Bet mēs nemācējām vadīt šo valsti. Man nav kauns par to runāt, valdība bija diletanti, nebija profesionāli cilvēki, absolūti. Un joprojām pat šī valdība, kas šodien nav profesionāla, un man nav ko tur slēpt un nav ko kautrēties, es no savu viedokli to saku. Uzņēmēju Kirovu Lipmani ļoti satrauc, ka Latvijā praktiski iznīcināta ražošana, likvidētas rūpnīcas un valstī ir liels bezdarbs. Jūs paskatieties, kas bija izdarīts ar Latviju, tas vispār ir nosaukt par kļūdu, tas būtu ļoti diplomātiski. Bet bija izdarīts tīri tāda korupcija un liela līmenī. Sabrūk viss ražot. Kaut 50% atstāt ražotni. Jūs varat iedomāties, kādu nodokļu būtu ienākumu valstī. Bet viss atstāja, kā es nesen pateicu Saeimā, palikuši 10% no tā ražotne, kas bija 90. gados. Ja saglabāt 50%, jūs nezināt, kur likt naudu. Pirmkārt, nebūtu bezdarbnieki. Otrkārt, nodokļus nāk kāda kasē, valsts kasē. Bet kas šodien notiek? Pārdod kādiem tur krieviem, ukraiņiem to pašu metalurgu. Vai tas ir pareizi darīt? Tas ir vispār noziegums manā uztverē. Tas ir tīra korupcija darba. Latvijas valsts šobrīd zinātnē nevar atvēlēt pietiekošus līdzekļus, tāpēc mecenāta atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Tas jādara kompleksā ar ražotni. Tie zinātnieki jau strādā priekš ražošanu, ar jauniem produktiem, ar jauniem tehnoloģiem. Un ja nebūs tev ražotnē, priekš kam viņi to darīs? Ir jau zinātnieki, kas nodarbojas ar kosmosu, ar kaut kādiem tur, bet mums jau zinātnieki strādā priekš mūsu vietējo attīstīšanu. Un es jau to arī pateicu. Tā, redziet,
tas arī saprotams, ka 90 gados sabrūk viss ražotne, bet, paldies Dievam, tie zinātnieki palikuši. Daži varbūt aizbraukuši kaut kur uz citzemēm, bet kopumā viņi palikuši. Un mums ļoti augsts līmenis zinātniekiem, un tas man nav kauns par to runāt. Es ļoti bieži braucu pa pasauli un dzirdu, ka ļoti liela tāda, ziniet, pateicība un saka, ka jums tiešām ir tādi zinātnieki un ļoti profesionāļi un tādi. Protams, ka jāatbalsta ir noteikti zinātniekus, bet tas jādara ir ļoti kompleksā. No vienas puses atbalstīt zinātnieku, lai viņi mērķtiecīgi strādā uz tiem produktiem, kas būtu jāražo vietējiem ražotājiem. Lai vietējie ražotāji varētu to ražot, viņi arī jāatbalsta un jātaisa jaunu pavisam ražošanu. Pirmkārt, vajag atbalstīt, otrkārt, vajag strādāt attīstīšanu mūsu ražotne, attīstīšanu. Un par to ir atbildīgi ekonomika ministri. Kirovs Lipmanis iedibinājis prestižas balvas un naudas prēmijas Zelta pūce un Sudraba pūce, kas piešķirtas pieredzējušiem un jauniem zinātniekiem. Kopš 2006. gada Kirovs Lipmanis vada fondu zinātnes un izglītības atbalstam, kas apbalvo labākos dabazinātņu un farmācijas studentus un pedagogus, sniedz praktisku atbalstu augstskolām. Akciju sabiedrības Grindeks padomes priekšsēdētājam un fonda zinātnes un izglītības atbalstam valdes priekšsēdētājam Kirovam Lipmanam šogad piešķirts Latvijas Zinātņu akadēmijas goda mecenāta nosaukums. Balvas piešķiršana viņam pamatota ar ilgo Latvijas Zinātņu akadēmijas un Grindeks sadarbību. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka jau ilgus gadus sadarbība ar Kirovu Lipmanu kungu, kurš šobrīd ir akciju sabiedrības Grindeks valdes priekšsēdētājs, tā ir nepārtraukta un visu laiku ir tādā ļoti stabilā līmenī. Un es domāju, ka tas, ko visa mūsu akadēmiskā elite pavasara pilnsapulcē dzirdēja no Lipmana kunga mutes, saņemot goda mecenāta titulu, bija šie vārdi, kurus varētu katrs Latvijas uzņēmējs, katrs mecenāts rakstīt savā karogā. Es gribu kalpot savai zemei, savai valstī un ar savu finansējumu nodrošināt šīs valsts ekonomikas attīstību. Akciju sabiedrība Grindeks skatās plašāk, jo ne jau tikai vien pielietojamās zinātnes, ne jau tikai vien organiskās sintēzes un ķīmijas reakcijas, kas noved pie jauniem atklājumiem medicīnā un farmakoloģijā, bet tieši arī gara stiprināšanai ir savu noteikta loma mecenātismā. Un tieši te jau izpaužās mecenātisma lielākā jēga, ka tas nāk ar sirdi, ar garu, ar cilvēka sirdsapziņas, kā teikt, motivāciju būt mecenātam. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda mecenāta nosaukuma saņemšana Kirovam Lipmanam bija patīkams pārsteigums. Man tiešām bija pārsteigums, tāpēc, ka es par to nekādu mūžu nedomāju, ka man kāds, labākam gadījumam, pasaka paldies. Es jau pat tā esmu pieredzis, es jau netēlo nekādu, un, protams, man tas nebija gaidīts, un es negaidīju. Citreiz man prieks bija, piemēram, ko es esmu mecenāts otrā vidusskola Liepājā. Viņi man ļoti bieži tur pasaka paldies un tādu un sajūsmu. Man jau tas pavisam pietiek, ka cilvēks saprot un saka man paldies, bet par kaut kā tur balvam, par ko es nekādu mūžam par to nedomāju. Akciju sabiedrībai Grindeks jau no 90. gadu vidus ir cieša sadarbība ar Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžu, kas nu pat atzīmējusi sev 50 gadu jubileju. Koledži ļoti augstu vērtē akcijas sabiedrības Grindeks un personīgi Kirova Lipmana ieguldījumu koledžas materiāla tehniskās bāzes un pedagoģa intelektuālajā attīstībā. Visus šos gadus jāatzīmē, ka Grindeks ir vienmēr domājis par to, ka viņam ir vajadzīgi kvalificēti speciālisti. Un ne tikai uzņēmumam, bet nozarei kopumā. Un personīgi Kirovs Lipmanis ar savu nesavtību to ir pierādījis, atbalstot, palīdzot un nodrošinot mūsu jauniešiem gan prakšu vietas, gan pēc tam arī ļoti labas darba vietas, un zinot arī, ka mani bijušie absolventi veic ļoti veiksmīgu karjeru, turpinot izglītību augstākās mācību iestādēs, savienojot to ar darbu akciju sabiedrībā Grindeks.
Kiro Lipmana dzimtā pilsēta ir Liepāja, un te kopš 17. gadsimta mituši viņa senči. Uzņēmējs atzīst, ka Liepāja viņam joprojām mīt dziļi sirdī. Viņš ir mācījies attiecīgi Liepājā un palīdz otrai Puškina vidusskolai. Tur ir pastāvīgi katru gadu skolas direktori viņu uzrunā, un tad viņi apspriež kādus projektus, kuros vajadzētu atbalstu un palīdzību, jo tāpat nāk jauni dažādi tehniski risinājumi, kur skola grib iegādāties un savā mācību procesā iesaistīt. Tā kā šajā ziņā Lipmaņkungs arī šī skolai palīdz. Ar Liepājas pilsētas domes un Latvijas Hokeja federācijas prezidenta Kiro Lipmana atbalstu Liepājā izveidots profesionāls hokeja klubs Liepāja, kas kļūs par kādreizējā kluba Liepājas Metalurgs tradīciju pārmantotāju. Mūsu sabiedrībā, mūsu valstī, kas ir salīdzinoši jauna valsts, ir ļoti svarīgi atsevišķās jomās, kur varbūt valsts vai pašvaldības finansējums nespēja palīdzēt cilvēkiem, kam ir grūti, vai kādām sporta vai kultūras jomām, ka tur rodas tādi uzņēmēji, kuri paši ir veiksmīgi un nopelnījuši attiecīgi, savu peļņu daļēji iegulda kādos sabiedrībai svarīgos pasākumos, kultūras vai sporta pasākumos. Šajā gadījumā Kiro Lipmanu jau visi Latvijā pazīst kā sporta dzīves, kā hokeja dzīves, tādu vilcēju spēku, kurš palīdz attīstīties gan jauniem, gan Latvijas izlasēji. Faktiski jauniem ir, kur tiekties. Jāsaka, ka 98. gadā tieši varbūt ar Kiro Lipmaņu un viņu partneru tādu iniciatīvu pēcpadomju laikā tika uzbūvēta pirmā ledushala, kur šobrīd arī Liepājā darbojās. Un Liepājā vairāk simti jauniešu ļoti aktīvi nodarbojās ar hokeju. Tas bija faktiski tāds pirmsākums visam, jo iepriekš hokeju Liepājā varēja spēlēt varbūt mēnesi gadā. Ir kopējs tāds prieks par to, ka hokeja komanda jau pirmajā sezonā ir izcīnījusi 3. vietu. Un faktiski ar tādām zināmām jau tādām ambīcijām uz to, ka varēja arī izcīnīt arī kādu augstāku kaluma medaļu. Tur varbūt pietrūka nedaudz veiksmes un varbūt kāda cita apstākļa sakritības, bet komanda bija jau šajā gadā gatava cīnīties par pašu augstāko vietu. Un vēl jau ir svarīgi, viens ir sports, varbūt augsta līmeņa sports, bet svarīgi, ka tieši jaunieši un bērni var aktīvi nodarboties. Pateicoties Kirovam Lipmanam, hokejs Latvijā ir vienīgais komandu sporta veids, kurš starptautiskā līmenī ir izcīnījis visaugstākos panākumus. Latvijas valsts vienība kopš 1997. gada nemainīgi cīnās pasaules čempionāta spēcīgākajā grupā, kā arī 4 reizes pēc kārtas piedalījusies Ziemas olimpiskajās spēlēs. Soči spēlēs tika izcīnīta augstā 8. vieta. Man nav ko kautrēties. Tas daudzos gados, kamēr es esmu hokejā, viss pasauli brīnās. Man ļoti daudz draugi ir, tāpēc, ka es tiekos 2 reizes gadā kongresā un satiekos ar visiem prezidentiem hokeja federācijām no visiem valstīm. Un viss atklāt brīnās, kā tāda maziņa valstiņa ar tādu mazu finansējumu. Tik ilgi no 97. gada Nacionāla izlase ir A grupā. Visam neviens to nevar saprast. Tāda liela valsts, kā es jums pateikšu, kurie. Tas ir Francija, Vācija, Dānija, Norvēģi, Baltkrievi, Kazahs, Itāļi. Viņi ienāk A grupā, Šveice, ienāk, izkrīt. Mēs jau no 97. gadā visu to nevar saprast, kā tā mēs varam tādu mazu valstiņu noturēt. Mēs 4 reizes pēc kārta, tikai iedomājieties, Latvija 4 reizes pēc kārta tikam uz olimpiādu. Tas ir visur fantastiski. Neviens nevar saprast, kā mums izdodas. Bet es jums godīgi pateikšu, man jau varbūt tas arī iemesls, tāpēc man viss jau sāk apnikt. Nevienam valdībai tas nav vajadzīgs, neviens ar maniem nerunā. Kiro Lipmanu pārsteidz tas, ka Izglītības un zinātnes ministrija atbild par sportu,
bet jau 4. izglītības ministrs nekad nav aicinājis viņu uz pārunām par hokeju. Es jau nesaku, ka uzreiz jātiekas un jādod naudu, bet tu tiecies ar vadošo sportveidu, kas nes augstu vārdu Latviju pasaulē. Un pasaka, kā jums iet kaut, kāds jums problēmas ir, varbūt mēs varam kopā kaut kā atrisināt, varbūt kaut ko mēs varam sarunāt, ne jau uzreiz naudu vajag piedāvāt. Nauda arī vajag, nav nauda. Cik man dod, tas smieklīgais pateikt, cik dod, neviens neticēt pasaulē. Neviens. Tik, cik mūsu Latvija atveļas naudu priekš Hokeja federāciju, tas ir smieklīgi. Man pat kauns to ciparu pateikt, pat kauns. Un es jau vienreiz pateicu premjeram, Dombrovskis bija, es pateicu, tīri no cilvēces puses, es to izglītību ministru saprotu. Viņi nevar tikt galā ar saviem tur skolām, ar pasniedzējiem, ar tā tālāk. Bet tad atdodiet to sportu, vai, ja jūs negribat dibināt sporta ministru, atdodiet kādam, kas ir labāk finansējumu, kas nav tik atkarīgs no finansējuma. Atbalstu hokejs nesaņem arī no Latvijas Olimpiskās komitejas, kaut arī hokejs ir Latvijā vienīgais komandas olimpiskais sporta veids. Mēs hokejs 4 reizes pēc kārta pārstāvējam olimpiādu. Viņš šogad neatrada nevienu santīmu ieguldīt hokejā. Jūs varat iedomāt. Es runāju ar Rublevskim. Es teicu, kā jums nav kauna? Tā. Tāpēc es domāju, kāpēc man tad... Es domāju, viņam tad, ziniet, galva ir tā, tur Lipmans ir, gan ja viņš tiks galā pats. Tā arī ir. Tā man jādomā, ka tā ir. Šodien man ir vienīgā mērķis, šodien labi nospēlēt pasaules čempionātā, un es ļoti ticu, ka tas mums izdosies. Jo vairāk cilvēki netic, man jau tāda pieredze ir, jo vairāk netic, jo labāk mums iznāk. Kirovam Lipmanam ir moto, kas šajos gados godam īstenots. Ja kaut ko apsolu, to arī izdaru. Pateicoties Lipmana darbībai, Latvijai uzticēja 2006. gada pasaules čempionātu rīkošanu, kur joprojām hokeja sabiedrībā atceras kā lieliski organizētu čempionātu. Bet toreiz daudz neticēja, ka tas ir iespējams. Šodien Kirovs Lipmans hokejā domā ne tikai par profesionālo hokeja līgu, bet arī par jauniešiem. Mums tagad čempionāts, mēs pirmo reizi pēc daudziem gadiem, tagad mums bija augstākā līga un pirmā līga, jūs varat iedomāt, pirmā līga ir 5 komandu. Tas ir vispār jaunums. Bērnu jaunas hokejs mums sākas no 10 gadu. Mēs veidojam ikgadu čempionātu. Mēs par to nodrošinājām ledus samaksāšanu. Tiesnešiem mēs maksājām. Jūs varat iedomāties. Tas ir liela ieguldījuma. Mēs jau uzturam to visu. Es saprotu, ka tas hokejs ir ļoti dārgs sports veids. To jau mēs ļoti labi saprotam. Un to, ko mēs varam, to mēs dodam. Daudzus gadus uzņēmējs Kirovs Lipmans dzīvo Jūrmalā. Ar ko viņš lepojas, būdams jūrmalnieks? Tas, kas notiek Jūrmalā tagad, man nav ko lepoties. Es jums pateikšu, kāpēc. Es pat nedzirdu latviešu valodu tur. Agrāk tas bija, fantastiski, bija kurors, ja? Bija tur visās kurori tur bija un sanatorija tur bija un kas tikai tur nebija. Šodien galvenais viņam netaisīt kurori un tiešām pievilkt cilvēku, lai tur veseļoties, lai atpūsties. Tur tagad tikai iepērk no Krievijas, tagad no Ukrainas tur, grūž tika māju būvē, un tas ir vienīgais, ko viņi dara. Vai tas ir attīstīšana, kurorta attīstīšana, tas nav domāšana, tad tikai izspiešana nauda ir. Un viss vairāk nekas. Bet to naudu jau varēja citādāk dabūt. Ja uzbūvēt kurortus, ja piesaistīt ārstus, profesūru un cilvēkiem iedot iespējas, te braukt no visu pasauli. No visu pasauli ārstēties. Tie Krievu izpirkuši un būvē to lielu māju pārdot. Tagad viņi nevar pārdot to māju. Tagad visādi šo politisku situāciju. Tie māji stāv plik. Es jūtos drausmīgi. Un nāk sezona. Tagad vispār nevienu tur cilvēku nav. Ziniet, citreiz izbrauc un aizēja pastaigādē. Nevienu cilvēku tukši vispār tā Jūrmala. Kad nāks tie Krievu uz savām mājām nāk, nevienu latviešu valodu tur nāk. Tu nedzirdi, tu domā, kur es dzīvoju. Man nav kauns par to runāt, tā arī ir.
Tur nav latviešu. Apriekš kā viņam tur būvēt Latviju kaut kur Jūrmalā atvainoties, ka tur tāda daudz stāv māja, ka tur ir pilsēta, ka tur nevar iziet ārā, bišķīt atpūsties. Vai tas ir normāli? Vai ko mēs pārvietojam par mūsu Jūrmalu? Jūrmala bija tas fantastisks, ka Jūrmala toreiz bija. Jūrmalas aizsardzības biedrība uzskata, ka pilsētas iedzīvotājiem šodien nav iespējams reāli kontrolēt vai noteikt, kāda kopumā ir plānota pilsētas attīstība un vēl mazāk kontrolēt to, kas notiek viņu tuvākajā apkārtnē. Kurorts jau nav Jūrmalā. Ja? Mēs varbūt definējam, ka Jūrmala ir kurorta pilsēta, bet Jūrmala ir tāds biznesa objekts, kurā dažkārt amatpersonas tirgojās ar savu ietekmi un varu. Un bieži vien tiek lobētas dažādas intereses, kuras ir varbūt nepierādāms, kuras nevar, bet jebkurā gadījumā tādējādi šie projekti attīstās. Un ja mēs varbūt no vienas puses var priecāties, ka Jūrmalā ir kaut kāda dzīvība un attīstība, bet arī pašā laikā tā nepriecē no tāda viedokļa, ka tas maina apkārtējo vidi, maina tātad nodokļu sistēmu un vispārējo. Ja. Jo, ja nebūtu Jūrmalas intereses, ja, es domāju, ka daudz īpašumu nemaksā tik dārgu un arī, teiksim, kadastra vērtības būtu citādāks un arī nodokļi iedzīvotājiem būtu netik lieli, ja, kā citviet Latvijā. Jūrmalā tiek būvētas daudzas mājas, kas kontrastē ar apkārtējo apbūvi. Tās neiedaras vidē un kropļo Jūrmalas arhitektūru. Piemēram, Valdemāra iela 16, ja, kur arī attīstītāji cīnījās par to, ka viņi vēlās būvēt mazstāvu daudzdzīvokļu māju, izstrādāja detālu plānojumu. Detālu plānojumu brīnumainā kārtā Jūrmalas pilsētas doma vēl iepriekšējā sasaukumā neakceptēja, bet tad pēkšņi Jūrmalas pilsētas doma, tad būvvalde izdeva būvatļauju viesu namu būvniecībai. Un faktiski tā ir tāda atkal kārtējā krāpniecība, lai neizstrādātu detālu plānojumu, jo tas viesu namajiem nav jāizstrādā detālu plānojums. Un faktiski šādi, ik pa brīdim šāda veida projekti, strīdīgi projekti, apšaubām projekti tiek realizēti. Un viens no tādiem spilgtākajiem, kur mums ir tiesvedība, kur es pārstāvu arī iedzīvotājus, Kāpielas iedzīvotājs Kāpielas 118, un faktiski tur arī tātad valsts pilsētu būvniecības pieminekļa teritorijā starp vienģimeņu dzīvojamām mājām nelielā zemes gabalā faktiski vēlās iebāzt lielu būvi līdz 3 stāviem, es teikšu kluci, kas neiedarās apkārtējā vidē. Tāds pats apšaubāms projekts tiek realizēts līdzās Kirova Lipmana mājai. Agrāk tur atradās Jūrmalas arhitektūras piemineklis, kurš tika ļaunprātīgi nodedzināts, un tā vietā uzņēmēja mājai aiz žoga būvē daudzstāvu ēku, kur izmitināt Jūrmalas atpūtniekus. Kirovs Lipmans nevēlas pieļaut jaunās ēkas celtniecību, jo tā ir nelikumīga. Jau ilgu laiku notiek tiesvedība. Diemžēl tā tiesa visu laiku pārcelās. Es domāju, ka viņi jūt savu vainu, un tikai tāpēc viņi mēģināja pārcelt. Mani juristi, tie paši juristi no Jūrmalas domas, pateica, ka tur ir tik daudz pārkāpumu, pat pirmam mājam, ko es jau domāju, labi, rauj vēl tur bišķi tālāk, lai paliek. Bet šito, kas pavisam pie man logam māja, viņi teica, tur ir tik pārkāpumu un sarkanlīni, viss. Viņš teica, es domāju, viņi nepieņems to māju. Pat labam būvniecības kontrole valstī ir neefektīva. Būvniecības valsts kontroles biroja direktors uzsver, ka atbildība ir pašas pašvaldības rokās. Jūrmala vienmēr tiek nosaukts kā piemērs, kur tiek normatīvais regulējums saka vienu, bet izpildījums norāda par savādākām lietām. Ja? Un skaidrs, ka patvaļīgas būvniecības pazīmes, piemēram, Jūrmalas pilsētā, viņas vienmēr bijušas ar izsaukuma zīmi. Ja? Un skaidrs, ka mēs arī kā iestāde mums būtu uz to jāvērš uzmanību un jāfokusējās. Taču šobrīd pamatā tas, ko arī likumdevējs ir mēģinājis darīt, ja? Viņš ir vairāk nodalījis atsevišķi tās būvas, par kurām mēs veicam kontroli, un pamatā tās ir tās saucamās sabiedriski nozīmīgās būvas, lielās dažādas ēkas, publiskās ēkas virs 100 cilvēkiem. Ja? Un savukārt attiecībā uz visu pārējo atbildību tad ir pašai pašvaldībai, pati būvvalde. Ja?
Neskatoties uz problēmām, ar kurām Lipmana kungs ikdienā saskars, viņš nezaudē optimismu un patriotismu pret savu zemi. Viņš turpina atbalstīt Latvijas zinātni, izglītību, kultūru un sportu un aicina arī citus būt Latvijas patriotiem un darīt labus darbus.